stāsts sākās strauji. Jau mūsu pirmajās tikšanās reizēs es redzēju tavu smaidu, tavas acis. Tā šķita saprotam mani tad, kad pati vēl nezināju, ko jūtu. Ar katru dienu, ko pavadījām kopā, es arvien vairāk pārliecinājos. Tā ir mīlestība, un ka reiz šo cilvēku, tevi, es saukšu par savu vīru. Pamostoties katru rītu, es apzinos, cik svētīta esmu, ka tieši tu esi tas, ar kuru man lemts iet šo dzīves ceļu. Šodien mans jā būs mans dzīves svarīgākais, nozīmīgākais un laimīgākais jā. Ar šo vārdu es tev dāvāju visu sevi, savu sirdi, uzticību un mīlestību. Paldies tev, ka esi tik saprotoši, ka paciet manas kaprīzes un piedalies manās trakākajās idejās. Tu esi mans labākais draugs, manas mājas, mana miera osta. Es apbrīnoju tavu pacietību, sirsnību un spēju likt man pasmaidīt pat visdrūmākajās dienās. Mīļo sirsniņa, man bija mazliet bail rakstīt tev šo vēstuli, jo man likās, ka tā būs visgrūtākā no 17, kas bija jāraksta. Taču tagad es sēžu viesnīcas numuriņā un tinta uz lapas plūst tik viegli. Pirms es tevi satiku, es biju pieredzis būt viens, noslēgties sevī un nelaist nevienu tuvu, baidoties tik sāpinātam. Taču tu atnāci un tikpat viegli kā pildspalvas slīd pa lapu, tu izkliedēji manas šaubas un kļuvi par manas pasaules visspožāko zvaigzni. Es tevi bezgalīgi mīlu un nevaru sagaidīt, kad mūsu mazbērniem stāstīsim mūsu kāzu stāstu. Mana sirds pieder tev, mūžīgi mūžos, līdz nāve mūs šķirs. Es apsolu būt tev blakus vienmēr. Es apsolu ticēt tev un mums, arī tad, kad pasaule klusēs. Es apsolu katru dienu izvēlēties tevi no jauna. Ja man kāds jautātu, kāpēc tieši viņš? Tāpēc, ka viņš tic mums, tāpēc, ka viņš dara visu, lai es katru dienu justos mīlēt un laimīgi, tāpēc, ka viņa rokās es jūtos pasargāt, viņam rūp. Paldies tev, ka esi mans viss. Es mīlu tevi vairāk, nekā vārdos iespējams izteikt. Es esmu laimīga apsolīt tev savu mūžīgo mīlestību. Vienmēr tā.